Liepainieki, kas dzīvo dienvidu rietumu mikrorajonā, nav apmierināti ar to, kā tiek kopta teritorija ap dīķiem pie tirzniecības centra Bāta Klaipēdas ielā. Все срезано, грязно, птиц нет, куда делись, неизвестно. Так что, не знаю. Но то, что грязность, это правда. Машина была сегодня, вчера-сегодня убирала, но сейчас 3 часа, их уже давно нет. Час назад, наверное, ушли. Сами видите, какой тут порядок. Iedzīvotāji arī tur aizdomās strādniekus, ka tieši viņi nonāvējuši vairākus gulbis, kas bija apmetušies šajos dīķos. Putni ir iebaroti un tie no cilvēkiem vairs nebaidās. Kāds vai kādi to acīm redzot izmanto ļaunprātīgi. No vismaz 6 putnu lielās ģimenes dzīvi palikuši vairs tikai 2. Kurš bija tas lielais gudrinieks vides aizsardzības jomā, kurš deva rīkojumu simtlatniekiem šeit sakopt, tā teikt, pēdiņās šo te dīķīšu apkārtni. Līdz ar to tika likvidēta aizsarga josla, kurā putni slēpās no tādiem tipiem, kas pēc tam viņus nogalināja. Un principā tā nav sakārtošana. Ļoti, ļoti neglīti ir apkārtni pašlaik dīķiem. Mēs to uzskatām mūsu iedzīvotāju vārdā, es varu to droši apgalvot. Un simtlatnieki nebija tie gudrākie un izglītotākie vidas jomā. Viņiem vajadzēja vismaz būt kādam speciālistam līdzās pateikt, ko un kā darīt. Nevis braukt iekšā gandrīz ūdenī ar tehniku, iznīcināt vietas, kur putniņi mums ligzdo, un beigās ar šo te strādnieku ierašanos dīķu malās mums ir šīs te traģēdijas, ka 5 gulbīši ir nogalināti. Traģiskas lietas, kas civilizētā pasaulē tiešām tiek uztvērtas šausmīgi, bet mūsu pilsēta kaut kā nereaģē adekvāti uz šādu notikumu. Putni muk uz visām pusēm. Dabīgi gulbiem vairāk ko paslēpties nebija, tagad viss ir nozāģēts, jo pīles pa nakti nakšņo ūdenī, bet gulbi nakšņo maliņā. Maliņi ir pilnīgi plika, nekas vairāk tur nav, viņi nakšņoja krūmos, tagad jebkurš cilvēks var viņiem pieiet klāt un nosist. Rezultāts ir tāds, ka no 7 gulbu ģimenes ir palikuši tikai 2 un 1 invalīds. Iedzīvotāju viedoklim nepiekrīt pašvaldības amatpersonas, kas uzskata, ka viss ir kārtībā, un, ja arī nav, tad jāziņo pašvaldības vai valsts policijai. Dīķu apkārtnes uzkopšana tika uzsākt tieši pēc iedzīvotāju lūguma, cik man ir zināms. Un tātad šobrīd tur strādā aģentūras nodarbinātības projekti, tātad tie saucamie organizētie simtlatnieki, kuriem tad ir ierādīts darbi, kas tur ir jādara, un tur notiek tātad dīķu malu tātad sakopšana, kas ietver krūmu izzāģēšanu, vecu niedru sagrābšanu, novākšanu, atkritumu izvākšanu, zaru, lapu sagrābšanu, izvākšanu un aiztransportēšanu. Nav tā, ka tur tiek viss izzāģēts pilnīgi vai likvidēts augu valsts pilnībā, tā tas nav. Tur ir zaļi niedrāji atstāti, tur ir zaļi krūmi, skujeņi, lielie koki. Ja, teiksim, cilvēki ir pamanījuši vandalismu akts, jebkurā veidā, gan pret dzīvo valsts, gan pret pašvaldības vai pilsētas kopīgo mantu, vai ne? Pirmā lieta, kas jādara, ir jāziņo vai nu pašvaldības policijai vai valsts policijai. Ir attiecīgie numuri, attiecīgie dienesti, kur vispirms tur ir jāziņo, un tie veiks izmeklēšanu.